pa kopīgā summa. Tā tad mēs braucam uz trasi Baldonā. Mums te līdzi ir viens čurbiksis un vēl viens čurbiksis. Kārlis lai degvielu. Es neesmu nekāds čurbiksis. Kārlis ir darbinieks, es esmu Maks. Es šodien studentiem mācīšu braukt. Nemāku apēdies šo jauno kameru, bet nekāds siltais laiks nav. Kur viņi kustās? Gaidam Renāru, maucam uz trasi un tajā redzēsim, kā mums ies. Cerams, ka komplekts paliks vienā gabalā. Un cerams, Renāru mašīnu mēs neaizskarsim, bet par bļāju Kāro. Viss kārtībā. Ka es nenofilmēju. Un kā jums liekas, ar šo kameru ir citādāk nekā ar telefonu? Pirmais iespējas jau labs. Samaksās? Samaksās? Nē. Kā jau redzat, mums nav egle un mums nav... to bukti. Tā badī? Mums nav egle, mums nav spoilers. Bet mums ir bukte. Mums ir jauna bukte. Es neteikšu no kā viņa ir. Kārlis Samalā, viņš man neiedeva piecīt, viņš apsolīja man piecīt. Viņš tās viss pārdevējs tagad sūdā iekoduši kaut kāds neapmierināts. Tā klok tīrīši. Kreisais 3. Labais 2. Kārli 2, es teicu. Tā, būs labais 3. Labais 4. 4, ja tas bija 3, tad šis ir, bļa. Kreisais 3. Pārmetiens, Kārli, pārmetiens. Es teicu 3. Brauc, Kārli, brauc! Mums bez saskas pa priekšu brauc. Tā, kas tur ir? Labais 5, tev var pilnā čībā, Kārli. Dod vīzā! Rocenoši neiet, bļa. Tā, kreisais būs 2. Bet tur būs 90. Tas ir 1, bļa. 1, labi. Nu, Kārli. To tu sauc pa driftu? Kā jums patīk? Mēs tikko braucām rallijas, Pirmās emocijas. Nē, bet te mašīna daudz, pusties, cik daudz straļē. Samaksājam 15 eiro pa 15 minūtēm. Eku Tomas, to mēs vēl noķersim. Cenšamies sazvanīt Tomasu, bet Tomas neatbild, viņš ir aizņemts ar driftošanu laikam. Visi tomēr noķēra. Saņemies! Saņemies, Tomas! Mamma zvana. Tā, tur ir viens mums. Mums ir 2 aizvakars. Vēl viens te. Fun times. Kas notika? Pag apstājies. Tomas saprats. Tomasam būs tavs spogulis jāsponsorē. Kārli? Uz āmuru vai? Tomas viņam ir spoguli parādā. Tev ir āmurs, mums vajag arī iztaisnāt. Čeki vienkārši pārējo Kārli apdzen. Ai, dzan. -1.
Kompakts lido. Filmētāji te vairāk nekā te drifteri. Tas ir viņa bumpers. Tagad lielais drifters pieslēdzās, man ir bail ar viņu braukt. Sandrs nekad nav apmeties. Jā. Renārs tur kaut kur aizmugurē arī ir. Mēs braucam. Tur ir kaut 5 mašīnu tandēm tikko bija. Tur bija 5 mašīnu tandēms, jā. Renārs pakstās. Šīte! Saņemies! Renāram bail ir. Viņš izskatās diezgan tuvu īstenībā. Bet viņš baidās, viņš tur ļoti raustās. Es domāju, ka viņš Viņš taisa. Man vajag pie viņa iekāpt, viņam vajag kaut kādu mācības stundu pasniegt. jā. Aizvērst viņš to logu. Kādu logu man jau jāfilmē, kā man durvīs sēž. Vienmēr cik laba praksa Renāram. Viņš var trenēt. Tik labi, bļa. Pagaid, jau davai es iekāpšu pie viņa, bļa. Karoči, pagaid. Vai kāds? Vai tas tur aizmanīt? Netīšām. Bišķi, saprat. Es nevaru nofilmēt. Tur, karoči, viens pedāls, kur Renārs nemāk izmantot. Pagaid, man ABS aizgāja. Oba. Kāpēc viņš nedeg vairāk? Nezinu. Es nevaru izslēgt ABS-u. Pagaid, bet... Ko tu Nē, dīvi? bet pagaid. Karoči, jautri, Renārs sapis savu mašīnu. Tas bija no tā pisa. Tu vēl pa durvīm, mums, bļa, viens ar žurki iepis normāli, bļa, arkā, salocīja to mašīnu, bļa. Quick fix, tūlītās būs. Un tā, ka viņš taisa pārmetienu, Renārs, tev ir, bļa, jādod viņam vieta, bļa. Redz kā, bļa, man studenti mācās ātri, bļa. Studenti servisā, studenti trasē, bļa. Tagad atliek, vo. Un tagad atkal lien viņam klāt, bļa. Uztais viņam. Jebau! Dīrsa! Es taču esmu vienkārši apsniegots. Bet tāds gondola. Bet to slikti, nekādīgi. Nē, ir labi, bet tu zini, kas tev ir, tu visu laiku, bļu, tu trako, tu rausties, tu, bļu, tev vajag tā mierīgāk, es nezinu, kā tev ieskaidrot. Renāri vajag saņemties bišķīt. Labi, viss. Full on. Karoči, es esmu tāds īblis. Es vispār nefilmēju visu šito laiku. Es te lerināju viens pats ar sevi. Ko es jums varu pateikt bez diršanas? Kārlis noslāpa uzreiz. Jā. Tā bija. Dīzeļu prikola, ne benzīnu prikola pareizāk. Nu, Kārli, labi, tur tāpat bija jēbs. Nu, ko saki? Michelini, 46. Forši, man patīk. Forši. Nav dīzels gan, bet nu ir forši. Bet īstenībā, cik tev laba dzīve ir? Tu taisi šo mašīnu, nopelni naudu, tad tu ar viņu vari braukāt. Vienīgi plusi kļūt automehāniķim, vai ne? Jā, un es braucu, un es nepapisu naudu, viņi braucās. Evo, kas mums šeit? Linglong. Tu. Oi, netīšām mēs.
Kā to kameru pagriezt otrādāk? Kā viņu var otrādāk pagriezt? Redz, kur mēs beidzot viņu satikām. Davai, čau. Čau, davai, bļa. Labs ir veči. Davai, čau. Vai tu jūties prasāts? Es gribu, bet tik to jau nesanāk, labi ieskatos. Nesanāca, bļa. Sagāja. Nav slikti sākā. Kas tev iesaidīsies dirsā? Jā, sandvičs sākās. Renārt, ja tu sapisīsies, tad ir dirsā. Ievalkām sniegs acīs, viss acīs. Ieval, nu! Ej, tu dirs! Dirsā iebira, bļa! Bļa, Inde vecīt, bļa, man tagad viss dirs sals. Bļa, man priekšā kā aizsildis mazliet. Skaties, kā Renčuks dod vaļā. Viņš ir mans students, malets. Viss kārtībā. Nē, nu ne... Saņemies, Renčuk. Ej, tu dirs! Tu, bļa! Būtu man sānā iepis. Tā, samīkstos, bļa! Būtu man servisā. Būtu man... Renār, būtu man servisā, ko darīt bijis. Kuvalda taisno 46. Jā, bet pīsēts kā taisnojās. Tas varēja tik bez slikti beigts. Pagaidām pastumt. Jē. Bļaļ, es skatos, nepagriezu kameru, bļa. Jā, tas slīta kā virsū. Labi, sagriez stūri, atlaižu gāzi un mašīnu aiziet. Davai stumjām! Es varētu papresēt bišķiņ Sandrīt. Iepresē, iepakst viņam. Tu, bļa, tu paskaties, kas man ten ir, bļa. Ievu! Ej, tu dirs! Ej, tu dirs! Es esmu netīrs, es esmu balts. Jā, balts. Pikonu uztaisīt. Viņam nevar dot to mašīnu. Tātad jā, esam trasē, satikām Renāru. Mums ir 2 incidenti, pārāk bišķi tumšāks. Bet mēs malcam, man tās riebas tādas sūdīgas, tāpēc es laiku Renāram jāsēž aizvakarē. Un arī tas, ka es nevāku braukt. Renāram ir Mišelīni, neviens viņu nevar noķert. Esam atbraukuši, skatāmies, kāds ir damage, kaut kur izpūtējis.
laiž salonā atgāzes. Nē, lai cilindrīšu. Un bremžas pazuda laikam. O! Jauna bukte. Vajag mums nofilmēt. Mēs skaliņa vietā ieskrūvējām pa virsu vēl. Nē, tur ir skaliņš un samarēs. Jā, skaliņš un samarēs. If it works, it works. Tā, tad kā jūs domājat, cik šis ziemas aparāts ir izmaksājis man? Kā tu domā? 2500. Būtu labi. Tā, jā, riebas nospolēts. Pa trasi, visas protektors pazuda. Nu labi, te vēl ir viena pusi ir, otra nav, nezinu kāpēc. Filmēs? Jā. Tā kā komplekts ir izturējis 3 dienas, gan arī bez aplīšanas, es domāju, ka tas brīdis, kad pastāstīs, cik viņš izmaksāja. Sāksim ar uzdevumu. Nopirkām par kaut 1100 eiro ar TDS. Tas bija 1100 eiro, bet klūcis 500 eiro. Tur bija gan bloks, tur bija, kas tur bija kā palīdz? Klūcis bija 100 eiro. Klūcis bija 100 eiro, bet labi, tur bija turbīna, klūcis, bija provotika, kronšteini, vēl kaut. Blīvas. Blīvas arī? Nē, tur klūcī te bija vienkārši 500 eiro par to, ko mēs samaksājām stundā no Normunda. Ieplūdnieks, izplūdnieks un tādi visādi sīkumi. Tad tālāk mums bija kārtu paņēmām no TDS, tas neskaitās, bet tas nav ieskaitīts. Bet mums vajadzēja sailgi un kurvi un vispārējo, tas viss izmaksāja 250 eiro. Tālāk izplūde materiālos 150 eiro, ja neskait vēl kādu darbu klāt, bet to beigās. Čipošana, mums vajadzēja uztaisīt pagaida čipu, tie bija 150 eiro, pēc tam vajadzēja braukt un vēlreiz čipot, tie bija vēl 50 eiro, tātad 200 eiro. Blīves visas no interkārt, ko mēs sūtījām, vēl 100 eiro. No Normunda vēl vadus vajadzēja vēl 50 eiro. Aizbraucām uz gaismas motoru tometu. Pēc kaut kādiem maziem uzgrieznīšiem vēl 40 eiro. Vēl bākas sūknis tur bija tajā iekšā. Edgaram par darbu, elektriķim 200 eiro. Tātad eļļa 220 eiro. Tas bija pirmajā nedēļā. Ir pagājuši cik mēneši, es domāju, tas cipars ir kaut kādi 500-600 eiro par eļļu. Jo, blēd, visu laiku artes pārplīs. Vismaz kopts eļļu visu laiku bieži mainīt tiek. Jā, vēl par vodkai vajadzēja detaļas un vēl vajadzēja trubiņas, tie vēl 50 eiro, spraustas 320 eiro. Par to es nevēlos runāt. Nopirkām spraustas, pēc tam viņas nomira, jo mēs bišķiņ sapisāmies. Un nopirkām, atkal dabujām pārbaudīt spraustas un atkal dabujām pirkt vietā, tie bija vēl 100 eiro. Tātad 320 eiro. Tā, degvielas trubas, spiediena regulators, maps sensors, vēl 100 eiro. Jauns turbo, mēs kā paņēmām no sevis, bet varējām viņu pārdot par 300 eiro. Interkūlers, šis skaistais interkūlers, 100 eiro. Ventilators, 80 eiro. Visas gaismas, tās slēdkas priekšā, 130 eiro. Atkal motorē 60 eiro. Vēl viens sūknis, 80 eiro. Vēl dažādi sīkumi, man te rakstīts 50 eiro. Tā, maģistrālo sūkni paņēmām no sevis, kuru beigās nevajadzēja. Shortshift paņēma no sevis, tie ir arī kaut kādi 50 eirīši. Viņš tur stāv kā butaforī šobrīd. Nē, viņu ir piesprost, ja vajag, bet pagaidām nevajag. Tad būs Rasmusam vēl viens teksīts šeit, ja mēs viņu piesprādīsim. Jā. Kārters viens, bet mēs viņu neesam nomainījuši. Un stūre arī 30 eiro, tā jau no mums pašiem. Kas vēl riepas diski, tos nemaz neskaita. To mēs no sevis paņēmām. Sandrs paņēma oriģinālo Semkas disks. Radiators vecais. Riepas ir. Jau, tā jābūt. Joptoji, bro, jopievalk. Kāras par darbu nedabūs naudu. Ei, tad ir. Aķīs bija. Aķīs bija, jā. Kāra par darbu, man liekas, tur senāca. Man liekas, tur kopā dabīja kaut kādas 500-600 eiro īstenībā. Es nemaz nejūtu viņus. Jā, Kārlim vēl, viņš vēl nav saņēmis savu pilno samaksu, bet... Jā? 500 eiro, Kārl. Labi, īstenībā, ja no 500 eiro, tu vēl pieskaiti, ka viņš sapis turbo pa 200 eiro. Pagaid, es viņu nesapīšu. Tu brauc pēc stūras, kad viņi sapis. Jā, bet tā nebija mana vaina. Degviela sūknis saplīs, arī Kārls bija pēc stūras. Jā, viņš īstenībā vairs neko nevar dabūt. Jā. Man no tevis vajag viņš naudu pieņem. Protams, bļē. Šī bija ļoti laba pieredze, gan kādam, gan mums. Jau, kas uzteic? Sniegt. Tagad varam saukt Kārli par MP7 guru. Būs hidra beidzot.
Jā, kompaktams ar citu bremžtrubu kaut kur pārplīs. Mēs vēl nevaram atrast, kur, bet... Es nejūtu to skaitīt klāt. Uz to kopīgo summu es pat nejūtu to. Man tagad būs čik jāsaskaita kopīgā summa. Un neko kopīgā summa pretā. Var redzēt kādu kopīgo summu? Jā. Es pat nezinu, man vēl redzēt. Bet kuzavs šobrīd šis motors ar šo kuzavu ir vērts 1200 eiro varbūt. Bet tas ir sāpīgi. Ja vēl neskaitā Rinātam, ko Rināts vēl tevi palīdzēja. Bet motoram jau būs labāk nākotnē, pēc tam mašīnu pavasarī pārtaps par... To jūs redzēsiet. Es pateikšu savu vārdu, bet tu uzdod savu pīķi pa video par Ko tu tieši? Ko tu tieši šī mašīnai darīsi? Ļoti vienkārši. Esmu pisis. Tieši tā. Atjautības uzdevums. Kā jūs domājat, vai šis bremžu disks ir Sandra Galas izmērā vai nē? Iekšēt komentārā. Vai tas bremžu disks ir liels vai vienkārši man galva ir liela? Kā tad patiesībā ir? Ir vai nav? Pagaidām šā. Jau tas būs thumbnails. Jā. Šis ir karbo. Šo mēs varētu kompaktam uzlikt, ne? Un kamēr mēs bijām prom, mēs aizbraucām ātrāk no trases, Renārs tur palika, un viņam sanāca skādi, tūlīt atbrauks, parādīsim, kā viņam tur viss izskatās. Mēs tūlīt filmēsim, kā mēs ar kolaudu viņu taisnojam. Jā. Jā, un es vēl stīklus taču krēju, bet to mēs nemainījām. Bet vajadzētu. Man liekas, ka kaut kas uz 3,5 varētu būt kopīgais. Cik tu domā? Paši tukšu šodien paņemšu. Ai. Bļa. Es nezinu, es to mašīnu par štuku vispār varētu pārdot. Bet zini, kā vismaz raksturs mašīnai ir raksturs. Haube arī. No otras blusiņas tika nospērta. Bet tev vismaz ir ātrais mehānisms, lai nav jāpasās ar kādam kapatrosēm. Un kur ledbāra viss. Tā mašīna jāpiekrāso bišķīt un pavasarī jau uz kārmītēm varēs braukt un būs pa pirmo zortu. Kā tas ir, kad taisas galvenais nemīst kontentu un viņam nav galvenais nemīst uzlīmēt? Te vispār neviens galvenais ne... Tā ir īstākā vieta, kur uzlīmēt. Jā. Pieliks vai ne? Viņa ka ne. Brēsiņā. Šo šodien dabūjis. Kāds jauns defekts diskā. Bet jā. Kopumistiski tā kaut kā. Cilvēki reāli domā, ka tā mašīna braukā bez apskats. Bet jūs ticat vai nē, tā mašīnā ir svaigi apskats. Nopietni. Līdz oktobrim. Tā ir man vienīgā mašīna, kurai ir apskats. Jā, tā ir vienīgā mašīna, kas ir Sandram, kurai ir apskats. Un viņa līdz oktobrim. Brauc iekšā! Apskādētājs Renārs ir ieradies. Tūlītās novērtēsim viņa damage situāciju. Kas tur ir, kas tur nav? Pufers ir bišķīt apskādāts. Optvai! Tu dīvi! Jēbal, bļa! Viņš teica, ka tikai pieskāries viņam. Tā, kas notika? Tandēmā gājām, kad 4 purni. Un gar dirsu kaut kāds dalbības vienkārši brauc taisnējā. Es viņam bišķi dupsi uzsitu, pārmetos un jūtu kaut kas, bļa. Pīseks bija labs, jā. Kūks tam nekarāja. Vajag, Renārs. Blā, bišķi. Vieta empakai. Tā, tagad ir tīrains taisnošanas ceks. Labi, ka raču jāpaņem kovaldī. Tu nevar pagūst atvērt? Jā, nefīks, ne? Jā, kas tas bija? Jā, vēries vairāk. Jā, viss būs labi, ka suncīti. Viņš reiz tās baigi laimīgs. Mono, pasties, kā tas mēģis dara. Viņam sirds ātrāk pat puks. Domā, kas tas bija? Brēnu, tu esi čistat! Vot garā, vot tīrainis dievs, brē! Pasties! Tā kā jauns, bļē. Labāk vērās nekā izbraukt.
aizbraucu 2000. gadā, bet pagaidzi bišķi pieturēšu. Jā. Nē. Suka, brauci! That's what she said. Jā, suka, vēl lampu. Jā, bet man jādeg ir tā pakaļējā lukta. Tā jau gan. Vajag bišķiņ pielabot. Vietā. Tas ir labi. Te vēl ir bišķi līdz. Jā, bet tev ir clear headlights. Mailo malā. Jā, bet pīzēts kā taisnojās. Bet tu bišķiņ baganiņu vajadzēs atbraukt bišķiņ te vēl. Kuvaldiņu pāris pīsaki, bļa. Renār, no tev dāvana. Nu? Aiztais acis. Pagaid. Paņem, tev būs jāsataust. Tik stūp. Tev būs jāsataust, kas tas tāds ir. Nu, dod rokas. Viena. Neskaties. Mēģini sataustīt, kas tas. Kas tas ir? Nu? Tās manas lampas. Jā, tu esi. Visi abonējiet Sandris TV. Nopietni? Jā. Nu, netek. Jā, tas ir nonīgs. Pamēģini. Nav. Labi, es eju projām. Man jāiet. Labi.